Labdien! Šodien es pastāstīšu, ko mums gatavo zvaigznes maijā. Lūdzu ņemt vērā, ka tas ir kopējas tendences. Cik liela mēra tas attiecas uz jums, jāskatās jūsu individuālajā kartē. Maija mēnesis Saule līdz 21. datumam atradīsies Vērsi. Šeit Saulei piemīt ļoti stabila enerģija. Labs laiks, lai nodarbotos ar praktiskām materiālām lietām. Var darīt visu, kas ir saistīts ar komfortu, baudīšanu, patīkamu laika pavadīšanu. Šīs tendences būs spēcīgi jūtamas, jo šeit vēl atradīsies arī mīlestības un harmonijas planēta Venēra. Te viņa uzturēsies līdz 24. datumam. Venērai Vērsi ir ļoti labi. Viņa ir pārvaldnieks šeit, tāpēc izpaužas dāsni. Harmonija, līdzsvars, mīlestība, jūtīgums. Labs laiks, lai to pavadītu kopā ar savu partneri. Mēneša beigās, kad Venēra pāries Dviņos, izpausme mainīsies. Gribēsies izbaudīt kaut ko jaunu. Šeit Venēra ir viegla un mainīga. Mars, atrodoties Aunā, pieprasīs ātras rīcības. Šeit ir izteikts gribas spēks un uzstājība. Tāda enerģija var palīdzēt sasniegt savus mērķus. Un Mars Auna uzturēsies visu mēnesi. Tāpat Aunā atradīsies arī Merkurs, planēta, kas atbildīga par domāšanu, komunikāciju, lietišķām lietām. Šeit Merkurs būs līdz 16. datumam, un tad pāries Vērsi. Tātad māja pirmā puse domāšana un komunikācija varētu būt ātra, impulsīva, pat brīžiem haotiska, bet mēneša otrajā pusē tā kļūs lēnāka, praktiskāka, lietišķa. Pirms runāšanas viss tiks rūpīgi pārdomāts un noformulēts. Saturns – planēta, kas atbild par mūsu mērķiem, prioritātēm un vērtību sistēmu, tāpat vēl atradīsies Zivīs, kur viņa visu kārtos pēc augstākiem principiem. Melnais mēnesis, atrodoties jaunavās pēdējos grados, aicinās pievērst uzmanību veselības tēmai. Vēl gribētu pievērst uzmanību planetāram savienojumam Vērsi, sākot ar maija vidū. Tur apvienosies vairākas planētas – Saule, Venēra, Urāns, Jupiters un baltais mēnesis. Netik bieži notiek šāds savienojums. Protams, primāri tas skars vēršus, bet arī uz citām zodiāka zīmēm atstās iespaidu. No vienas puses šeit satiksies lielas laimes un mazas laimes planētas, tas ir Jupiters un Venēra. Saule, kas stiprinās un aktivizēs šo savienojumu. Baltais mēnesis, tas ir atbalsts no augšas. Un tas viss par to, ka var būt ļoti labvēlīgs laiks augšanai, paplašināšanai, attīstībai. Tai pašā laikā šeit atrodas tāda planēta kā Urāns, kas nes pārmaiņas, transformāciju, reformas, un parasti to dara pēkšņi, negaidīti. Bet Jupiters un Venēra ir saistīta vēl arī ar finansu plūsmām. Tāpēc jā, gaidām pozitīvas izpausmes un iespējas, bet nezaudēsim modrību. Un vēl no 21. līdz 25. maijām būs atvērts augstākais zodiāks Mednieks. Laiks, kad būtu labvēlīgi strādāt ar saviem mērķiem, pārdomāt tos un izvēlēties dažus sasniegšanai. Kopumā mēnesis izskatās labvēlīgs, salīdzinoši ar iepriekšējiem mēnešiem. Un tagad mēs pāriesim pie zodiāka zīmēm. Kopējas tendences tipiskiem zodiāka zīmju pārstāvjiem. Audiem maijs būs vairāk saistīts ar ģimeni un bērniem. Gribēsies aktivitāti, apvienot vairākas lietas vienlaicīgi, un lai viss ātri un veiksmīgi, jo tieši šeit būs ienācis Mars. Bet ieteicams vairāk rīkoties elastīgi un līdzsvaroti. Mēneša vidū pastāv varbūtība kādam kopīgam projektam vai labvēlīgs darbs komandā. Vēršiem mēneša pirmajā pusē
labas iespējas attīstīties, paplašināties profesionāli. Mēneša vidū var pacelties vecas tēmas, kas nebija noslēgtas. Bet mēneša beigās labvēlīgs laiks attiecību kārtošanai. Dviņiem mēnesis izskatās sarežģīts. Mēneša sākuma sekojot līdzi savas enerģijas līmenim. Var būt trūkums. Vispār mēnesis būs bagāts ar pārmaiņām, tāpēc vairāk pacietības un izturības. Vežiem arī gaidāmas pārmaiņas, bet mēneša otrajā pusē. Pārmaiņas uz labo, bet ne uzreiz jūs varēsiet to saprast. Tāpēc nesteidzieties ar secinājumiem, ja saņemsiet kādu piedāvājumu. Mēneša sākums varētu justies kā emocionāli ļoti kustīgs. Mēģināsim atrast piemērotu metodi, kā savas emocijas līdzsvarots. Un kā variants, tā varētu būt meditācija. Lauvām maijs solas būt labvēlīgs, ļoti stabilas, spēcīgas enerģijas, kas piemērotas dažādu mērķu sasniegšanai. Tas var ļoti veiksmīgi padoties. Kā arī mēneša beigās būtu labvēlīgi piedalīties īslaicīgos kursus. Tas būtu vērtīgi. Jaunavas maijā gaidāmas pārmaiņas. Nāksies šķirties no kaut kā vērtīga mēneša sākumā. Bet mēneša vidū sāksies jau kaut kāds jauns ceļš. Liela varbūtība, ka mainīsies darbs, izvēloties kaut ko tādu, kas vairāk ies pie sirds. Mēneša beigās finansus būtu labi tērēt taupīgi. Svariem mēnesis izskatās pozitīvi, īpaši sākums un beigas. Būtu ļoti labvēlīgi piedalīties kādā labdarības akcijā. Mēneša vidū jāizvaras no sliktām kompānijām, jo pastāv varbūtība pavilkties līdz ne īpaši labvēlīgām enerģijām, un tas var sabojāt lielāko mēneša daļu. Esiet lūdzu uzmanīgi. Skorpioniem maijs izskatās darbīgs, aktīvs, tieši profesionālā ziņā. Izskatās, ka būs daudz darba. Bet tas netraucēs sasniegt savus mērķus, un jūs darīsiet to ļoti neatlaidīgi. Emocionāli tomēr vajadzēs sevi saspiest un kontrolēt. Savādāk jūsu mērķi aizbēgs no jums. Strēlnieki maija sākuma vairāk būs aizņemti ar ģimenes lietām, jo gan partneri, gan bērni var pieprasīt jūsu uzmanību. Bet jau uz mēneša beigām jūs varēsiet pievērsties profesionālai darbībai un realizēt savus nodomus. Būs piemērots laiks tieši tam. Mīlestība, mīlestība un vēlreiz mīlestība būs saistoša mežāžiem maija mēnesī. Caur visu mēnesi skan partnerattiecību tēma visa sava krāšņumā. Gan jaunas attiecības, gan esošas. Šāda mēnesi būtu labvēlīgi ieplānot atpūtu ar tuvu cilvēku. Ļoti aktīvs maijs plānojas ūdensvīriem. Pastāv varbūtība kaut kādai lielai pārējai. Pēc radītajām vairāk atbilstoši darbam, karjerai. Ļoti labvēlīgs periods, lai izvirzītu savas idejas, izrādīt iniciatīvu, būsiet pamanāms un novērtēts. Ziviem jābūt pacietīgiem arī māja mēnesi, jo Saturns turpina ceļu šajā zīmē un kārto dzīvi pēc augstākiem principiem. Pārsvarā viss mēnesis būs saistīts ar pārmaiņām gan ārējām, gan iekšējām. Bet mēs zinām, ka nevienmēr iekšējās pārmaiņas ir vieglākas. Uz mēneša beigām enerģija nedaudz nomierināsies un kļūs vieglāk. Tas īsumā bija arī viss. Vēlu jums veiksmīgu mēnesi un paldies par jūsu uzmanību!